Dzīve muižā ritēja savu ikdienu. Katrs zināja savu pienākumu. Muižkunga sirdslieta bija zirgi. Tos viņš loloja. Zirgi bija gan melni kā izdegušas ogles kamīnā, gan balti kā putas sabangotā jūrā, gan brūni kā bekas muižkunga mežos. Staļļa pāraudzīšana tika uzticēta 3 puišiem. Viņus vienoja tikai staļļa un zirgu lietas. Pārējais bija katram atšķirīgs, jo izskats vien liecināja. Viens bija tāds apaļš un omulīgs kā maizes klaipiņš. Otrs gara auguma, kalsns kā laivas airis. Bet trešais kā paši meža gari un fejas to būtu veidojuši. Spēcīgs augums, zilas kā dārgakmeņi acis un jūras viļņaini mati. Skaists bez gala. Abiem staļļa puišiem bija skaudība, to nevarēja neredzēt. Muižkundzes mežģīņu kleitu gludināšana bija jaunas meitenes pārziņā. Reti bija brīvais laiks, bet to pašu mazumiņu skaistais staļļa puisis un istabene pavadīja kopā. Viņi mēdza pastaigāties pa tuvējiem lauku ceļiem, baudīt sauli, sienāžu koncertu un galvenais viens otra tuvumu. Muižas rudens svētkus atbrauc apmeklēt un pie viena savu tēvoci muižkungu arī attālais radinieks, arī turīgs jauns barons. Viņš jau no bērnu dienām bija pieradis, ka visas iegribas un kaprīzes tiek izpildītas bez ierunām, tāpēc kalpa ļaudīm bija dubultā, ko noskrieties. Muižkundzes istabenei vēl pie gludināšanas pienākumiem vajadzēja barona kreklus katru rītu iznest, lai saule un vējš tiem pieskaras, jo barona dišciltīgā āda neko rupjāku necietīs. Tā nu meitene izkarnāja kreklus, kad garām savu garlaicību īsinādams pastaigājās barons. Viņa skatiens kā ērglim, kurš ieraudzījis jaunu irbīti, ieurbās istabenē. Iekāres objekts bija noskatīts. Barona ciemošanās ilga, jo bez savas trofejas savos īpašumos viņš neatgriezīsies. Istabene mēģināja no barona izvairīties, bet nešpetnējs barons nedomāja atkāpties. Istabenei muižkundze pirms naktsmiera lika izdarīt vēl pēdējos darbus. Tos muižas pagalmā meitene ātri steidza pabeigt, kad juta, ka aiz muguras kāds stāv. Jā, tas bija barons, kurš košļājot norauto smilgu, skatījās uz viņu un smīnēja. Istabene nepārprotami lika baronam saprast, ka viņas sirds pieder citam, un tā arī paliks. Visu nakti barons lauzīja prātu, kā panākt, ka jaunā meitene piederētu viņam, kaut uz vienu nakti. Klīda baumas, ka baronam draugos esot velns, un tā bija taisnība. Kā viņš velnu pasauca, to nezināja neviens, bet cieša draudzība viņu starpā tiešām bija. Kamēr vēl nebija nodziedājuši rīta gaili, barons uz sarunu pasauca savu draugu. Tā un tā, ko darīt, lai iegriba būtu izpildīta. Velnam 1-2, atbilde kā uz delnas. Iedeva baronam dālderus, tādus sidrabaini baltā krāsā. Lai samaksātam staļļa puisim, kura dēļ istabene atsaka, bet pirms tam, lai puisi atvilina uz skrogu, un tālāk jau velns visu nokārtošot. Nepacietīgi barons gaidīja pirmos saules starus logā. Vēl staļļa puisis cīnījās ar miegu, apkopdams zirgus, kad barons klāt. Muižkungs esot licis aprunāties par zirgiem, bet tā kā barons tā teikt no augsmaņu kārtas, tad stallī jau nu runāšana nebūšot, lai puisis atnāk vakarpusē uz skrogu. Tā kā muižkunga visas dzīve grozījās ap zirgiem, un tā viņam bija svēta lieta, tad puisis piekrita sarunai,
jo atsakot un nepaklausot, baidījās zaudēt savu amatu un līdz ar to iespēju satikt skaisto istabeni, kuru ļoti mīlēja. Vakarpusē, kad saule jau visus glāstīja kā māmuļa pirms gulētiešanas, kroga durvīs parādījās Staļļa puisis. Barons iekšēji gavilēja. Viņus apkalpoja skaista krogu smeiča. Atnesa pilnus kausus, lai nav sausa runa. Puisis papurināja galvu un atteicās. Krogu smeiča pieliecās un tā hipnotizējoši vērās puisī. Muižkungs esot šo visu sarūpējis, lai zirgiem vieglāks riksis. Puisis noraustīja plecus, ja jau zirgu dēļ, tad var, un pielika kausu pie lūpām. Viņu apņēma sajūta, it kā būtu vairākas reizes apgriezts riņķī un tad strauji palaists vaļā. Pārējo puisis atcerējās kā caur dūmiem, kuri krogū tupēja pie griestiem no daudzo vīru pīpēm. Barons izmantoja mirkli un deva puisim velna daldarus. Tā bija kā istabenes atpirkšana no Staļļa puiša. Daldaru daudz, varēsi pats nopirkt laukus, zirgus un staigāt greznās drēbēs, nekā tagad vienas bikses gan pa stalli, gan svētdienā uz baznīcu. Barona runa skanēja kā no kanceles. Staļļa puiša roka pasniedzās pēc daldariem. Barons piecēlās un steidzās uz muižu. Istabene sēdēja muižas parkā un gaidīja savu mīļo puisi, jo sirds juta, kaut kas notiek. Barons tā aizdomīgi laipni aprunājās. Tā un tā, Staļļa puisis kroga esot savu sirdi solījis krogu smeičai. Savu mīļoto nemīl, tas tik tā, aiz gara laika. Meitene sabruka zemē un nespēja tam noticēt. Barons izmantoja šo brīdi. Izmisuma pārņemto piespieda sev pie krūtīm un veda uz muižu. Vēl nakts melnumā pateicās savam tumsas draugam par tik veiklu plānu krogū. Pat pats esot noticējis, ka tiešām ir tik skaista krogu smeiča ar tik gardu brandevīnu. Velns tik nosmīnēja un atjokoja, ka mākot un varot ne to vien. Nosmirdēja pēc sēra un velns bija prom. Otrā rītā visiem par brīnumu barons pēkšņi gatavojās braukt prom. Viņa karietē bija līdzbraucēja, muižkundzes istabene, kur asarās izmirkusi, pat nesaprata, kas un kur viņu ved. Tikpat mokošs rīts bija Staļļa puisim. Galva dunēja ne no brandevīna, bet drīzāk no tiem vakardienas krogus dūmiem. Aptaustot kabatas, puisis tajās atrada daldarus. Atmiņu uzplaiksnījumi. To visu kā prom aizgaiņāt gribēdams, puisis nolēma doties atsvaidzināties uz tuvējo upi. Pie tās pieejot, viņš uz akmens redzēja čūsku, kura tāpat skatījās kā vakardienas krogu smeiča. Čūska izšņāca visu, kas pa nakti bija noticis, gan ar puisi, istabeni un barona pēkšņo aizbraukšanu. Izmisumā puisis devās uz muižu, pa ceļam izmētājot tos barona dotos daldarus, jo tie sāka dedzināt puiša kabatas. Barons vairāk muižā nerādījās. Kur palika istabene? Par to arī pļavas, upes un debesis klusē. Staļļa puisis joprojām apkop muižkunga zirgus. Uz to vietu, kur savulaik izbēra barona dotos daldarus, puisis neiet, jo tajā ceļa malā uzauga sidrabaini baltas puķes, stipras un rūgtas. Tādas pašas kā velna dotie dalderi. Kā pelēkas asaras, kuras vēl nav izraudājis Staļļa puisis. Pelašķi.
Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.